Vārds apsveikumam Smiltenes novada domas priekšsēdētājam Aināram Mežodam. Vakar cienījamies Smiltenes novada ļaudis, vakar viesi, visi klātesošie. Man ir patiesi prieks šovakar jūs visus sveikt mūsu valsts svētku priekšvakarā. Es gribu vēlēt jums vispirms, lai jums ikvienam ir veselība, lai jums ir saticīgas, mīlošas ģimenes, lai tas, ko mēs esam šajā gadā paveikuši, vēl daudzus gadus atbalstotos pēc tam. Un prieks mums ir par to, ka no gada gadā mūsu novads zeļ un plaukst, un mēs varam ar to lepoties. Un prieks man arī par to, ka no gada gadā mums ir vairāk kārtīgi darba darītāji, gan jaunās paudzes, gan arī vecās paudzes. Un man ir prieks, ka mēs šodien arī varēsim viņus sumināt. Ir pagājis vēl viens gads, un Latvijai varbūt tas grūtākais periods ir jau aiz kalniem. Mēs pamazām redzam, ka mēs atkal ejam augšu, un mēs apzināmies savu latvietību, savu piederību šai valstī. Es gribētu, lai mēs tik viens šodien, arī šajā drūmajā rudens laikā, domā tikai gaišas domas. Lai tikai ar gaišām domām, ar optimismu sirdī, mēs varēsim pacelt savu valsti, noturēt savas ģimenes, būt strādīgi, čakli, kā tas latviešiem ir pieņemts. Jo latviec jau tāds reiz ir. Un šis sīksts, viņš iekožās ar zobiem, ar rokām savā zemē un cīnās par to, un nevienam to netaisās arī atdot. Es zinu, un es ticu, ka ik viens no mums izdarīs visu, lai gan Smiltenes novads, lai arī Latvija kopumā plauktu un zeltu, un nebūs ilgi noteikti jāgaida tas laiks, un es esmu optimists un ceru, ka arī viens no jums tāds ir, ka Latvija atkal varēs lepoties, kā tas varbūt bija pirmajā brīvvalsts laikā pirms otrā pasaules kara. Apticis mūs mākoņos, mīkstos baltos būkaņos, gribam griezties gaļuseļos, atrodiet mūs kāpostos, mammas tēti piestrādājiet, citus darbinus nolieciet, un viens otru tad apkampiet, jo mēs gribam lejā. Apticis mums mākoņos, apticis mums mākoņos, apticis mums mākoņos, tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, varbūt mēs jau lejā. Jums valda jautrība, nekārtība radošana, jūsu demokrātijā, vajadzīga disciplīna, radošās mums idejas, šeit uz lauko ļaudiņas, lai mēs realizētu tās, vispirms kādiet galējā. Apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, apnicis mums mākoņos, tagad gribam lejā. Paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, paskatieties kāpostos, varbūt mēs jau lejā.
atbilstoši Pakistānos ziedošās puķēs un burvīgās lauku sēdās iekopojās konkursa Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2000. Jo patīk, ka blakus valda kārtība. Laureāts nominācijā Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Smiltenē, Sīklēna ģimene, Galvnieku iela 27. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja, Eglīšu ģimene, Meža iela 11. Pie čaklas saimnieces, kuras dārzā jūties brīvi, jo viss apkārt ir vienkārši, latvisks un bezgala krāsains un skaists. Jāpiepūls, lai ieraudzītu mazdārziņu. Tas ir noslēpts aiz ziedošajām krāšņajām stāvtenēm. Pat sētas žogs lepojas ar to, ka ir brīvs no nezālēm. Laureāts nominācijā Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja, Gita mašīna, Avotu iela 5. Grunzāles. Vecmāmiņa ar savu maznieku un viņas ģimeni. Nominācijā Sakoptākā viensēta, Damlīši, Valsnes pagasts, Irēna Vižniece un Ilze Vitmane. Martin,
atpūtas un sporta komplekss Trīssalnis, Bronzāles Šmulāna Vība. Tā ir paraugs saimniecības kopīgā visiem Latvijas zemniekiem. Rožu stāvi un zaļie skrieņi lepni rotājs pie jaunajām ražošanas ēkām, sniedzot patiesu prieku gan saimniekiem, gan strādniekiem, gan viņu pieciem. Nominācijā sakoptākais uzņēmums Smiltenes pagasts zemnieku saimniecība Ruškalne Ādamsona ģimene. Ilsas pagastā ieradāmies uzņēmumā, kura veiksmes stāsts ir Sīta ģimene. Šī odziņa ir vienas dzimtas prasme saimniekot skaisti un draudzīgi. No senās vectēva mājas līdz mūsdienīgām jaunbūvēm. Visur, kur saimnieko šī dzimta, paveras sakluki lauki, gaidas, košas putudodes,
Sakoptībai un skaistumam šeit nav robeža. Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums.
kad man mazāk grūtīs ievilās, atlasātu, kā nezinās trauc. Māte teica, tas tikai tāpēc, dēļ kā moment. Laikam caur vēlēm esmu stāvējis, atlasātu, es kustējos trauc. Kas man sacīs, tas tikai tāpēc, dēļ kā moments. Vecais rauciņš, ādēlībā, kā projām tu spiež. Vecais rauciņš, mātes dārgais, nepārlasami spiež. Atlasāte, tev pelns vienojas, tūkstoš balsīs pasaules sauc. Kas man sacīs, tas tikai tāpēc, dēļ kā vecais rauciņš, ādēlībā, kā projām tu spiež. Vecais rauciņš, mātes gāvētais, nepārlasami. Vecais rauciņš, ādēlībā, kā projām tu spiež. Vecais rauciņš, mātes gāvētais, nepārlasami. Šo apbalvojumu Māris ir pelnījis par nozīmīgu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Smiltenes novada tautsājniecības attīstībā, par ilgstošas, stabilas un kvalitatīvas ražošanas attīstību un darba vietu nodrošināšanu mūsu novada iedzīvotājiem. Pateicoties Māra uzņēmībai un neatkarībai, Sijā Budlanda, kas dibinātajā 1999. gadā ir attīstījies no veca siena šķūņa līdz stabilam, atpazīstamam, konkurētspējīgam uzņēmumam. Smiltenes novada goda rakstu par ieguldījumu tautsājniecības attīstībā saņem Sijā Budlanda, valdes priekšsēdētājs Māris Zālītis. Kas ir viena no retajām saimniecībām, kas veiksmīgi spējušas noturēties par bruka kompostu. Vēl jau vairāk, pēdējo 2 gadu laikā Sijā valsts kolektīvs ir veicis strauju attīstību un modernizāciju. Ir atvērts jauns moderns valsts noboju komplekss. Uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Smiltenes novadām.
pazīstams ik viss. Gan kaut kas ragardējis nūri, gan lēšu males debesi. Visā kā zebesija, kā zīdes iecūti, tik nepārasti nebekiet pat nedomāci. Jau dzīvē mums staigāt, jo vēl aizvien, tik līdus uz zemi, kāds
stundā. Zemnieku saimniecības Roškalna īpašnieks Ivars Ādamsons ir zemnieks 5. paudzē. Viņu var raksturot īsi, pamatīgs vīrs. Reiz izvēlējies šo specializāciju, viņš pie tās turējīs līdz šaudīšanās, jo pagājušā gadsimta 90. gadu pirmajā pusē sākās gādāt modernāko, ražīgāko tehniku, iepazīdams un izmēģinādams jaunākās tehnoloģijas. Tagad viņš ir viens no Latvijas stiprākajiem graudkopības un augkopības saimniekiem. Lauksaimniekam, Smiltenes novada zemnieku saimniecības Roškalna īpašniekam, smilteniekiem Ivaram Ādamsonam. Sirsnīgi sveicam!
citas bildes pasaulē, man tik skaistas nav. Tur ir tāds kā norakās, saula laižas slīpi, zelta pienistu spraut, kafija slīpi. Tu no zelta esi man, es esmu no vāra, tevi zināju Dievs, pirmā pasaules kara. Tādas biju resnas tuvs, ķipeli un čalmā, tevi ieraudzījos, Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūg, laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava, man ir bilde tava. Tu no zelta esi man, es esmu no vāra, tevi zināju vēl pirms pirmā pasaules kara. Tādas biju resnas tuvs, ķipeli un čalmā, tevi ieraudzījos, Nikolaju galmā. Laiki mainās, laiki jūg, laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava. Laiki mainās, laiki jūg, laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava, man ir bilde tava, man ir bilde tava. Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava, citas bildes pasaulē, man tik skaistas nav. Dievs jau mīļa, skaistam, viegli caur mūžam sev māca. Mans kā pelēkai dienai pārmest krāsaini deķiem kājās vēl cerību zeķi. Tad vēselē dzīvsim iedziedāt. Mācu, ka līdz tā sūrā nav jāpaliek pasaulē vienam. Mācu lēnām un pamazām, pa vienam tevis lapai, pa negaisa nākoniem, pa vienam slaidam, pa vienam vārdam. Mācu sev un lieku pūrā, jūsu dzīves kurpas ievalkātās. Es krāju vienam un pamazām. Tagad man ir ko teikt. Es esmu pagāts. Es esmu pagāts. Dzīvē. 2008. gadā atkārtoti pārvēlēts par Lodera politiski represētās Loderas trimdinieks par valdes priekšsēdētāju. Aktīvi darbojas Latvijas Republikas politiski represēto koordinācijas padomē un piedalās Vidzemes politiski represēto kopas organizētajos pasākumos, iesaistotājos arī trimdinieks biedrus. Ar patiesu prieku un lepnumu apbalvojumu Smiltenes novada gada balva sabiedriskajā darbībā saņem Arvīds Kaupe.
Mākslas vidusskolas tekstilu mākslas nodaļa. Ģimenes norada gada balvu kultūrā saņem Inese Kalniņa.
par dzimtenīs. Aizarmā atstājums vairs, šūpojas vaivā, pastāvīgs rīts. Dzīvības ūdens, dzimtenes saujā, smalkāks par visu, kas nobaudīts. Ietešos kamēr krūmēties bērni, novēlšu akmenis mano grūts. Pierītļos, laimīgi krasti, necilā zeme, kur piedzītu būt. Vienīgā zeme, kur maizes rieciens man sāc. Vienīgā zeme, kur dievišķi ir vecītis valds. Vienīgā zeme, kur dziedu un elpoju viss. Vienīgā zeme, kur godā par dzimtenīs. Vienīgā zeme, kur maizes rieciens man sāc. Vienīgā zeme, kur dievišķi ir vecītis valds. Vienīgā zeme, kur dziedu un elpoju viss. Vienīgā zeme, kur godā par dzimtenīs. Vienīgā zeme, kur maizes rieciens man sāc. Vienīgā zeme, kur dievišķi ir vecītis valds. Vienīgā zeme, kur dziedu un elpoju viss. Vienīgā zeme, kur godā par dzimtenīs. Smags darbs ir tad, kad neieprot. Kad neieprot, es tikai teicu. Tu par šo darbu, ko neproties ar svētiem, strādās, es kā savām ģemeņiem, svētotams. Ir 25 operācijas, lai būtu no tādiem būtu līdz apsiešana. 25 operācijas. Tad es varu tagad no šīm operācijām vairs mācos palīdzēt. Skādīt, reiz satāties visu tiešām. Un tikai šodien ir vajag zeļo, kas var pirmā šīm operācijām. Nu, tiešām visākotīgākās mēs es skaidri zinu, ka nevienā ārotskolā nekad nevecošajos šeit, nevienā ārotskolā amats nav pasniegts, nekur nav pasniegts. Ir krāmniecības, celtniecības, mēģeļi, bet speciāli mucinieki amats nekur nav amats. Es esmu daudzkārt saņēmis un tā runājumu, kam 10 gadu ir atpakaļ, kāda ārotskola, tas ir ārotskola, ka es nevaru pasniegt kāds skaidrs. Nu, es tur ir rītu gadiem, man jau nav tās augstākās izglītības, es esmu tikai, es savā amatā, es vairāk kā politiķi, bet tā klases klausīsies viena un varbūt intereses. Tas amats ir ārkārtīgi populācija, tā kā ārkārtīgi vērtīgi. Ja grābnieks katrā pagastā ir vajadzīgs, ka mucinieks pa visu rajonā vajadzīgs, pa visu vidus, pa visu. Tas ir tā, es nepiekrītu tam. Un tā tas ir amats tikai pārējais no
no vecāku, no tēvu, no paužkārtība. Bet skolā nekur tas amats nekad nav mācīts. Nekur nav tas mācīts. Bet mans pamats metodas ozolu, tikai no ozola. Alus, tāpēc, ka stiebienis, tāpēc, ka gārds arī. Un aludienā tie pikēties stiebieni, kur visas pinās un atmosfēri. Un arī viņu, par to slēpos pīrdautais, tagad arī apmēr vīdot, mano uzdevis pasūtīt viņas sniegās. Otro kokam ir sēskām, vīskām, kokā vīskām. Tad vajadzēs tikus koks, lai koks krietūtās ar to vīnu un utrēvā to vīnu festistorā. Visīsākais laiks, ko buķu izteicis no ozolas. Igadā eksploatāri. Tas ir visīsākais, bet parasti ir labāk ilgāk matraušana tādēļ. Man kā pēdējā mokrikāni beigā. Pats. Viņi profē gan vairāk, kas pirmā sevi mācīties. 5-6, kas ir pārādī Latvijā, Rīgākas, Krīgavas, Vandzēļa, citos rajonos. Bet cilvēki vairs sovietīgi nenodarbojas, jānāk vietīgi sirds, pārkricies, arī mani bērni, ja vecāki pārkorupcējies uz citu, kur vietīgi atnokrīt. Man vēl pietiek. Nevis man varētu pietikt, ne atņem. Man tad jautāja, cik tīgā laikā būtu to taisīt. Es nestiekos. Es iztaisu, tas ir daudz vai maz gadā 50 būs. Jo amatniekiem visiem ir daudz praksnieks, tas amatnieks ir sen un vai, bet mūsu darbs ir prieks. Tas, ko darbā nesniegt, tam nevar nokusiet, jo amatniekiem visiem visjauns praksnieks. Es ceru, ka visādi ir nespēļi un vietā, bet labāk ir nespēļi. Ko tu varētu iztaisīt, jaunāk ir nespēļi. Smiltenes novada doda cilvēks saņem Alberts Meģis.
kas garīgo barību, vairāk teicis, arī tas no augstas. Šodien es parādzu, es domāju, kāds 30-40 gadus, un tie 99 gadi var tā. Tie visi skatās to augstu, viņi visi tā 76, un kā es šodien jūtu. Alberts Medlis. Sēž pati mīļā mārā